Labdien! Gribu lasīt šodien no vecās derības tādus svarīgus momentus, kuri šodien parāda priekš mums to, kā mums šodien ir jārīkojās. Un te rakstīts 2. ķēniņa grāmatā 6. nodaļā no 1. līdz 7. pantam tā. Tad praviešu mācekļi sacīja Elīsam: redzi, šī vieta, kur mēs ar tevi esam apmetušies, ir mums par šauru. Dosimies uz Jordānu un ņemsim tur ik katrs vienu baļķi un taisīsim tur savu vietu, kur dzīvot. Un viņš atbildēja: labi, ejiet. Bet viens lūdza: lūdzu, esi tik labs un nāc saviem kalpiem līdzi. Un viņš atbildēja: labi, es iešu. Tad viņš gāja ar tiem, un tie nonāca pie Jordāns un nocirta kokus. Un notika, ka vienam no viņiem cērtot baļķi, cirvis iekrita ūdenī. Un viņš iekliedzās un sauca: ak, vai mans kungs, cirvis bija patapināts! Bet Dieva vīrs jautāja, kur tas iekrita? Kad viņš bija tam to vietu parādījis, tad Elīsa nogrieza kārti un iemet to tur, un cirvis uzpeldēja. Un viņš sacīja: izcel to sev ārā, un tas izstiepa savu roku un to satvēra. Pirmais, ko viņi teica, ka ir šī problēma. Viņi konstatēja faktu, un Elīsa pateica, kurā vietā tas notika. Kad ir kaut kāds garīgs atslābums, kad liekas, tavā sirdī vairs nav Dieva dzīvības, kad tev vairs nav slāpes. Tas kungs, viņš vienmēr saka, parāda, kurā vietā bija tas kritiens. Un redzi, ļoti svarīgi, lai tu tālāk nedari darbu. Redzi, varēja tā būt, ka viņš varēja ar to cirvi, vienkārši to koku varēja vienkārši vicināt jau bez asmeņa. Bet viņš ieraudzīja, ka nav. Tagad darbs nebūs efektīvs. Darbs viņš var samazināt ātrumu. Un viņš atzinās, man ir problēma. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs esam tie, kas šodien varam atzīties, pateikt, man ir problēma, ir kaut kas no manis atdalījies. Es jūtu, ka nav vairs svaidījuma, nav vairs spēka. Un vienmēr ir jāatrod tā vieta, no kura brīža tas sākās. Kāpēc tu paliki savs? Kāpēc vairs nav prieka? Un, kad tu ieraugi, ko tev Dievs grib parādīt, un viņš redzēs, ka metīs to koka gabaliņu. Kas tas ir koks šodien mūsu dzīvē? Jēzus Kristus krusts. Caur Jēzu krustu mēs atgriežam visu, un viss tas, kas liekas ir zaudēts, Jēzus šodien mums dāvā atpakaļ, jo viņš ir pa visu samaksājis. Mīļais kungs, es tev pateicos, ka tu esi tas, kas šodien mums dāvā savu svētību. Es lūdzu tev, Dievs mans dārgais, dāvā, lai svaidījums neaiziet, un lai mēs, Dievs mans dārgais, arī esam kontaktā ar svaidītiem cilvēkiem, lai mēs neatstājam, Dievs mans dārgais, tos, kurus tu esi aicinājis un svaidījis, lai mēs viņus nenonicinām. Un es pateicos, ka tiešām šie cilvēki, viņi paņēma šo Elīsu, un pēc tam tā bija liela svētība priekš viņiem. Dievs palīdz, lai mēs arī esam dzīvē, kur visu laiku pārbaudam savu stāvokli, vai mums ir spēks, vai mums ir svaidījums, lai mēs tiešām nezaudējam Dieva žēlstību, bet kalpojam tev ar to, ko tu mums esi devis no augšienes, lai tavs vārds ir pagodināts. Arī šai dienā Dievs svētī mūs un pildi mūs ar savu spēku, ar savu žēlstību. Paldies tev, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos, visu labu!